Nu, labdien! Sveiciens visām daļajām motociklistēm 8. martā, kā arī, protams, visām pārējām skaistajām dāmām. Arī es neizturēju šodien, saulīte spīd, pavasaris gan galvā, gan arī uz ielas, un nolēmu pirmo reizīti šogad izbraukt ar mocīti. Kādu stundiņu pavizināties, paskatīties, kas no manām iemaņām ir palicis vēl. Nav braukts kādas 100 dienas. Tā kā šodien pirmo reizi nolēmu izstumt ārā. Eļļa ir samainīta, bremzes ir samainītas. Vai atliek tikai gāzt. Es domāju, ka es neesmu viens šodien tāds. Gan jau vēl daudzi džeki braukā. Es tikko izbraucu, vēl nevienu neesmu redzējis, bet aizbraukšu līdz centram, gan jau tur vēl kāds būs. Bet nu trakot nevar, jābrauc ļoti prātīgi. Pirmais brauciens pēc ziemas. Vēl jau šur tur sniegs redzams ir diezgan daudz. Asfalts arī varbūt kaut kur slidens ēnā. Ot kā šī posmā caur mežu. Tāpēc jābrauc prātīgi, sezona vēl priekšā gara, nav kur steigties. Nu kādi jums plāni šo sezonu? Kaut kādiem tālākiem braucieniem? Es šogad domāju braukt uz Melnkalnu, man tāds interesants variants sanāk. Es izbraukšu 5 dienas pirms, ģimene man lidos ar lidmašīnu uz turieni. Tad mēs visi kopā tur nedēļu padzīvosim, viņa ar lidmašīnu lidos atpakaļ, un es atkal 5 dienas ceļošu ar mocīti no Melnkalnes uz Rīgu. Būs tāds savdavīgs foršs tripiņš. Iebraucam atkal Rīgā. Es pa sastrēgumu uz savu tiltu svētdienas dienā, netipiski. Bet uz Daugavas vēl ir ledus. Radars 70, atceraties, uz savu tilta. O, kāda tīra mašīna. Čāls laikam pa offroad brauc. Džusa. Ejam lejā. Ejam lejā no tilta.
Tiklus es varu braukt pa A zonu, Johēdī. Pa ziemu pavisam par to biju aizmirsis. Mēs taču varam izmantot sabiedriskā transporta joslu. Es draudzīgs čalis pastāvēšu ar visiem korķī. Nelīdīšu nevienam priekšā, lai šoferīši nedusmojās. Drīz jau moči būs uz ielām daudz, tad jau nāksies līst garām visiem, un tad jau viņi visi būs uz mums izbesījušies. Nu ko, brauksim augšā uz Vanču tiltu. Kaut kā netipiski daudz mašīnas uz ceļa priekš svētdienas. Parasti svētdienās ir tukšas ielas. Visi kaut kur brauc. Nu jā, šodien 8. marts. Varbūt brauc pa restorāniem. Savas dāmas un sirds dāmas vizina. Joho, Vanču tilts. Reku ledlauži mazie. Kaut ko čaļi makšķerē. Tā, ledutiņš jau droši vien tas šķidrs plāns. Vanču tilts. Kādreiz drosmīgi, ja te līd augšā pa vantīm. Bet nes kāpēc to aizliedz cilvēkiem darīt. Laikam žēl. Aizbrauksim paskatīties uz Rīgu no Daugavas, no Krastmalas. Protams, gājēji jāpalaiž. Kāds smugs bembīts. Wow, cik skaista pilsēta. Paldies šai skaistai vietai. Čau Rīga. Braucam tālāk. Šodien daudz nebraukās. Galvenais uzdevums bija izdzīt mocīt ārā, noslaucīt putekļus, bišķu parūcināt pēc ziemas. Saprast, kā es uz viņa jūtos es uz viņa ļoti labi. Tā kā lēnā garā dosimies uz garažu. Teiksim, tā sezona ir atklāta.